Jaunie censoņi Alberts un Andrejs Kozlovi ar ielu vingrošanu nodarbojas jau 3 gadus. Viņi savu atpazīstamību ieguva piedaloties šovā Latvijas zelta talanti. Taču arī šovam beidzoties, puiši turpina iesākto, lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu. Alberts pašlaik apgūst elektriķa profesiju, bet Andrejs – automehāniķa. Abi puiši nedēļu pavada skolā Ventspilī un uz mājām Valgalē atbrauc sanākot rēti, jo brīvajā laikā viņi ar priekšnesumiem viesojās skolās, dažādos pasākumos un bērnu namos. Ielu vingrošanā mēs nodarbojamies nepilnus 2 gadus. Arī jau no sākuma sports bija tā kā uz jūs apmēram. Un no sporta nesapratām neko, jo kādreiz jau vispār sportiskas aktivitātes mums nebija, manuprāt, cik skolā, sporta zālē varbūt kaut kāds sporta skolotājs, ko to paši neklausīja varbūt. Bet, jā, tagad sports ir ikdienas dzīve. Puiši stāsta, ka ielu vingrošanu pirmoreiz izmēģinājuši, kad Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrība viesojusies Ventspilī, un jaunieši uzaicināti pārbaudīt savus spēkus. Kad āķis lūpā bijis iemests, puiši sākuši paši trenēties, uzlabojot gan fizisko sagatavotību, gan triku izpildes skatāmību. Lai tā būtu, tie triki būtu tādi redzamāk un tādi vienkāršāk liktos. Lai nebūtu tā, ka ar mokām tu to uztais, bet lai būtu tā, ka tu izskatās tas pats, kas tev piemēram, džemperu uzlikt mugurā, lai vienkārši, un tas ir tas efekts, kas varbūt skatīt. Arī, lai negūtu liels traumas, jo, es domāju, ja nebūs fiziskā sagatavotība, tad arī būs lielāks traumas. Sākotnēji puiši uzstājušies kopā ar ielu vingrošanas sporta biedrību, bet pirmais piedāvājums uzstāties divatā brāļiem nācis no Rojas vidusskolas, pavisam zīmīgā datumā 11. 11. Bet nav kaut kādi no tiem trikiem tādi, ka jums no sākuma bija bail sākt mēģināt? Tas bija noteikti uz kājām griešanā. Es domāju, visu pagaidām, kur es griezies, ir skolotājs saķēruši galvu, bijām kā viens čempionātā Talsos, un tur noteikti žūrijas locekļiem, kas sēdēja, tiem palika mūs vaļā. Pirmās reizes bija tā, kā tad, kad viņi uztais kājas, kad nokāpot no kājas trīc. Pēc talantiem arī, es uztaisīju talantus, pēc tam kājas trīcēju. Tas ir tāds triks, ko man sākumā pašam vēl bija taisīt. Šogad jākārto arī 12. klases eksāmeni. Lai gan mācībām laika nesanākot daudz, puiši atzīst, ka abiem ir gaišas galvas un vidējā atzīme viņiem ir virs 7. Arī skolotāji esot atsaucīgi un atbalstot. Papildus ielu vingrošanai puiši atraduši laiku arī powerliftingam, sacensībās piedaloties kopā ar Gati Biezo. Nesen arī bijām Iecavā, kur dabūjām abi 2. vietas. Un esam bijuši arī Dovelē, kur man bijusi 1. vieta, un tev bija kur? Es 2. vietā. Tā kā mēs cenšamies arī paņemt vēl kādu citu sporta veidu, lai gan, powerlifting tas ir kā, varbūt kā... Tagad pagaidām tas ir kā hobijs, aizraušanās, varbūt vienkārši tā kaut ko pieķeram klāt kaut ko, jo interesanti, jo sporta veidi dažādi, un es domāju, praktiski visas ir interesanti. Brāļi gan atzīst, ka ielu vingrošanu pret citu sporta veidu nemainītu, jo triku apguvē ieguldīs pārāk daudz laiks, lai apstātos. Laukas arī tā ielu vingrošana vairāk attīstas, jo pilsētās pieņemts ir daudz sporta iespējas, ar ko nodarboties, un laukos jau varbūt arī vecākiem nav tās naudas liels. Un tad šie zēni varbūt iziet, tā kā mēs izgājām laukā, kaudās pagalmos, kur ir šie tieši ielu vingrošanas stieņi un sākam kaut ko darīt. Puiši netālu no Pūļu pamatskolas saviem spēkiem atjaunojuši vingrošanas līdztekas, lai būtu gan pašiem, kur sportot, gan arī apkārtējiem bērniem un jauniešiem. Brāļi nevienam neatsaka padomu, ja prasīs tie, kā pareizi uzsākt nodarboties ar ielu vingrošanu. Nākošais vingrinājums ir tā ir pumpēšanās, arī tie paši sākumā plats platumā. Pēc tam ir šaurā pumpēšanās un tad ir platā pumpēšanās. Šis vingrinājums ir augstākā pakāpe, var teikt, līstakām, kas ir ļoti grūti izpildāms. Un tā var variēt ar dažādām, piemēram, līstakām, kā jūs redzat, 3 jau vingrinājumu, un var izdomāt savus vingrinājumus, viņi daudz un dažādi. Un trenēties var jebkā. Alberts un Andrejs gan sociālajos tīklos, gan apbraukājot skolas, stāsta par vingrošanas nozīmi, apliecinot seno teicienu, ka veselā miesā vesels gars, un, lai uzturētu sevi labā formā, nav nepieciešami lieli līdzekļi, bet gribas spēks, kas Kozloviem netrūkst. Paula Negriba, Kaspars Zirgziņš, Talsu televīzija.